Sveiciens, dārgie skatītāji! Auto podcasts Maucam ir atkal pie jums. Epizode numur 27. Artūrs Virbuls, Toms Moško un šoreiz viesos mums ir Gvido Elksnis. Čau visiem, labdien! Ja nu kāds nezin, kas ir Gvido Elksnis, tad autosportists, pirmais Latvijas drift čempions, bijis arī Austrumeiropas drift čempions, viens no drifta pamatlicējiem Latvijā un arī profesionāls bārmenis. Jā, tā varētu teikt, šīs te manas divas dzīves, mašīnas, dezināts riepas un varbūt pa naktīm arī šie kokteļu jaukšanas pasākumi. Tā kā, dinamiski. Dinamiska dzīve, jā. Laba kombinācija un parunāsim par abām, vairāk par riepu dedzināšanu mašīnā, protams, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka būs aizraujoša saruna. Un mēs vienmēr ievadā jautājumu katram viesim, kāds bija tavs pirmais automobīls? Jā, pirmais autiņš man bija mans vienaudzis. Tā mašīna bija sarkanā krāsā un tas bija pirmais golfiņš. 77. gada vāģīts, tā kā es atceros, es viņu atpirku no sava brālēna, kurš bija viņu neapdomīgi braucis laikam kaut kādā tur pāri atļautajām promilām, un tas autiņš bija pastāvējis policijas noliktavā, uz tālākumā, līdz ar to es viņu dabūju, un viņš man arī pēc tam palīdzēja viņu atjaunot. Mēs viņu nopucējām, nokrāsojām, tepat Rumbulā arī pārdevām. Kuri gadi tie bija? Kaut kādi 95. kaut kas tam līdzīgs, jā. Okay. Tad bija, saskarsme vēl ar Gaknašot Piķilat, rekatieriem. Viss tā kustība bija ļoti interesanta un tas pirmais auto, es viņu atceros vienkārši kā, zelta maisu bez mazai, jo tas bija tas laiks, kad bija padomju mašīnas, un tad nāca iekšā šitie vācu autiņi kaut kādi, un mēs bijām to golfu nokrāsojuši. Un Rumbulā es vēl atceros tieši viens vīrietis ar puiku maziņu meklē mašīnu, un viņai vajag sarkanu. Un viņš pienāk, un mēs atceros, mēs bijām ar diviem mašīnām. Viens bija pirmais Žigulīts, kas arī bija sarkans nokrāsots no tās pašas krāsas, ko golfa krāsā, un tas golfs sarkanais. Un tas vīrietis skatās to Žiguli, tagad viņam jānopērk to mašīnu. Un tas sīkais saka, papa, viņš šau krasnai mašīnu, viņš pasauc golfs. Wow! Es saku, golfs, jā. Un kura gada? 77. Bet viņš saka, tu man melot, tas nav 77. Es tā redzu, ka tā ir jaunāka. Jā. Viņš nopirka to mašīnu. Un peļņi tur bija kaut kāda, 300% to mašīnu laikam. Tā kā, labs biznes. Tas bija, ja šitā varētu rulēt, tad tas būtu super forši. Tā jau daudz sāk tajos gados, tā kā labi aizrulē. Tā kā, jā. Otiņa rokās un tragā. Tev vajadzēja notrāpīt pareizajā trenda krāsā, ko vajadzēja tam konkrētajam klientam. Viņam vajadzēja sarkanu mašīnu, lai spīd. Es domāju, pabraucot to golfu, viņam arī bija emocijas, jau baigies pātrinājums, tur 1.6 vai 1.8 kaut kas tāds. Bet, es atceros, mēs pirms pārdošanas tam golfam izmēģināju visu veidu riepu dedzināšanas taktiku, lejām eļļu uz riteņiem, lai dabūtu dūmus, likām cīsiņus, cik tu var garu līniju novilkt. Iztestēts viņš bija godam, un tā varēja šķirties. Piedzīvoju labu, lielisks atmiņas ar savu auto. Tas bija labs, un tad jau tālāk sekoja dažādi, ja godīgi tie Volkswagen bišķiņi, tā kā bija kaut kāds Audi bija. Audi, un tad vēl Audi 80, tad bija Audi 100. Un tad beidzot es iekāpu normālā mašīnā, ko es saucu par BMW. Tas bija E30, un tad es kaut kā pamainīju domas, ka šitais ir riktīgs aparāts. Es domāju, ka to laiku viņš bija mega aparāts. Un vēl aizvien E30 ir cieņā cilvēkiem uz Youngtimeriem un tam līdzīgi. Par BMW kustību un visu to sākumu mēs noteikti parunāsim nedaudz vēlāk. Bet mēs, kā jau mēs ierasti ejam pēc mūsu rubrikām pēc kārtas, un sāksimies ar autoindustrijas jaunumiem. Un ņemot vērā, ka mums ir fonā BMW, mēs parunāsim par BMW arī ar Gvido, un tad es arī tās informācijas un šos jaunumus pielasīju nedaudz kontekstā ar BMW. Jo salīdzinoši nesen tika prezentēts jauns tāds Vision BMW Alpina koncepts, kas parāda to, kurā virzienā mums Alpina tagad ies, un lai nedaudz iedotu kontekstu, tad Alpina
kā tāda, mēs zinām, aizsākās 60. gados, 80. gados viņi kļuva par autoražotāju. Maz mašīnas salīdzinoši ražoja 1200 eksemplārus apmēram gadā, un tad 2022. gadā BMW viņus pilnībā iegādājās savā paspārnē. Turpināja vēl ražot tādā veidā, kā mēs pazīstam tās Alpinas, tur B3, B5, B7 vispārējo. Bet pagājušā gada beigās, 25. gadā, viss beidz ražot tās Alpinas, kādas mēs viņus zinājām un pazinām. Un tad tagad tiek parādīts, kas Alpina būs nākotnē. Un Alpina nākotnē solās ieņemt to vietu starp tur, kur beidzās BMW, līdz tai vietai, kur Rolls-Royce sākās. Tad BMW grupā Rolls-Royce arī ir tas super luksus zīmols, un tad Alpina ieņems to tā saucamo brīvo nišu, tā viņi uzskata. Ja? Un šis ir tas pirmais koncepts, ko viņi parādīja, kāds tas varētu izskatīties. Šajā gadījumā tā ir tāda kupeja, nedaudz asociācijas pēc priekšas. Viņi grib teikt, ka ar to haizivi veco nedaudz tas purns. Un, manuprāt, izskatās diezgan kolosāli. Gvido, kādas tev domas par šo? Tāds miksiņš liekas kaut kur tāds Aston Martin dizains pavīd nedaudz, bet jā, tas kopskats tajā mašīnā ir diezgan tāds jaudīgs, tāda riktīgi liela bulta, supermoderns, hyper looks, jā, izskatās ar lieliem riteņiem plata, diezgan sportisks mašīna. Tā kā, jā, man liekas, šis tāds būtu aparāts, uz ko braucot pa ceļu, noteikti nebūtu nepamanīts. Jā, izskatās dārgi tom. Jā, man liekas, ka ir tīpaši ņem vērā, ka viņi grib aizpildīt to vietu starp BMW un Rolls-Royce. Tad tā ir liela vieta un tā ir atbildīga pozīcija, kas tev ir jāizpild. Un man liekas, ka šādā izskatā tas automobils super tur iedarās. Jā, noteikti varētu teikt, ka šis konkrētais būtu tāds konkurents Bentley Continental GT modelim visdrīzākais. Lai gan viņi minēja, ka viņi šo automobili neražos, kad šis ir tikai tāds dizaina studija, lai parādītu to virzienu. Bet jau nākamgad solās iznākt pirmā šī jaunā Alpina, un tā būs B7. Tātad 7. sērija, varētu teikt, aizpildīs vietas starp 7. sēriju un Rolls-Royce Ghost, jā, apmēram. Bet, kas interesanti, viņi ražos ar parastu V8 bez hibrīda. Ja, mūsdienu laikmetā. Kādā veidā tur? Kādā veidā viņi šo ir dabūjuši gatavu? Jautājums labs. Es domāju, ka mazas sērijas mašīna, daudz viņas neražos, protams, bet jā, V8 ar turbīnām bez hibrīda. Un, tāds modelis būs. Un, ja sākotnēji bija bail cilvēkiem, ka BMW to Alpinas nosaukumu izmantos kā vienkārši tā kā apmēram M-paku, tad tagad zināms, ka tie būs tiešām atsevišķi ekskluzīvi modeļi. Un, man liekas, ka tā ir tāda forša nākotne Alpinai. Jā, izskatās tāds Dubajas modelīts ar zelta nāsīm. Jā. Nē, tas, ka tu zini, ka ražos V8 bez hibrīda, tas tā kā ļauj naktī mierīgā gulēt. Viss ir kārtībā nākotnē. Kāda Alpinas vecā inženieru lūkšanas baznīcā tika noklausītas. Pilnīgi noteikti. Jā. Bet viņam logo būs BMW vienkārši vai? BMW Alpina, viņiem ir tāds prezentēts logo. Tajā Alpina šriftā, principā, viņš sauksies BMW Alpina. Jā. Tur BMW Alpina B7 pieņemsim, jā, tas jaunais modelis. Tā kā man liekas forši jaunumi, salīdzinājumā ar to, kas mums kaut kāds pāris epizodes iepriekš bijis ar to, ko Mercedes mums tagad ražo ar to AMG elektrisko un tam līdzīgi. Jā. Visu vēl var mainīt, tā kā... Nē, protams. Viss kārtībā. Un ir arī labi Mercedes, jā? Nav tā, ka mēs tikai noliekam Mercedes. Protams, ir. Bet tad vienmēr rodās jautājums, Alpina, šī Boven-Zīpeņa ģimene, kam Alpina piederēja kopš jau 60 gadiem, ko tad viņi darīs tālāk? Skaidrs, ka viņi labi apkalpos vecās Alpinas, restaurēs. Tas arī ir liels bizness, protams, restaurēt šīs vecās Alpinas. Bet viņi izdomāja, ka viņi nesēdēs rokas klēpī salikuši, bet radīs savu automobīli, kas, vairs, protams, nevar saukties Alpina, diezgan loģiski, bet viņi to nosaukuši par Boven-Zīpeņu, kas ir viņa ģimenes uzvārds, Zagato, jo Zagato itāļu šīs nams ir uztaisījis dizainu. Un, lūk, šāds viņš izskatās. Viņš ir bāzēts uz BMW M4 jaunākās paudzes, bet redzam, ka priekšā nav tā BMW nāsa, bet ir citādāks tas dizains. Un mašīna realitātē pastāv. Nav tā, ka tas kaut kāds tikai dizaina koncepts. Reku šeit mēs no aizmugures. Te lielāka bišķi radniecība. Te viņš ir konkrēts BMW. M4 var redzēt, jā. Priekšējā lukturi man insignija bišķi atgādināja. Bet man liekas, ka tie ir M4 lukturi. Man tāda aizdoma. Tā izstāsta. Nē, skaidrs, tā tur forma ir viss cauri redzami.
Jā, BMW gēni. pilnīgi pamainīt. Rekur tāds kā Rolls-Royce salons. 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 Un salons, protams, pa lielam tā kā BMW, tikai viņi kā jau Alpina vienmēr ar tādām foršākām, mīkstākām ādām un viss pārējais. Bet izskatās labi, tīri no tāda ergonomikas viedokļa. Tur nav kaut kas, latviski sakot, pārmudrīts. Tas ir BMW salons vai tas ir jau adaptēts viņam? Principā tas ir BMW salons, tikai es teiktu ar citādākām ādām un tādām apdarēm, bet visādi citādi tas ir mūsdienu BMW salons. Nu, man liekas, arī izskatās dārgāk un ekskluzīvāk nekā tāds parasts M4, ne? Vajag dzīvē redzēt šito. Nevar saprast, aizmugurē var būt, bet priekši varbūt tur kaut kāds Camry blakus ir stāvējis nedaudz. Jā, nu tā priekšā interesanti, jo redz, viņam arī izskatās, ka pa vidu ir numurzīme, ja, un, piemēram, Amerikā nevajag numurzīme priekšā, un kā tad viņi iztīsies tā priekšā? Nu, varbūt labāk. Varbūt labāk, un varbūt, ka nē, jo nevar saprast, bet kā jau mēs vairākas reizes esam teikuši, tā, ka mēs sakam, ka jāredz dzīvē, tas nozīmē, ka bildēs viņš nav bijis tik pārliecinošs, kā mēs varam gribēt. Tas priekšējais rakurs viņš ir, jā, bet no šī rakurs viņš jau labāk izstāst. Nedaudz vēl par to mašīnu, kā jau minēju, pamatā ir BMW M4. No ārpuses virsbūve ir no oglekļa šķiedras, protams, kā mūsdienās jaudu viņam palielināt no 530 līdz 610 zirgspēkiem. Attiecīgi, tur 0 līdz 103,3 sekundēs, blā, blā, blā. Šogad sāk viņu ražot. Ir starp citu arī konfigurators. Tu vari ieiet bovenzipen.com vai apmēram uz to pusi. Savas krāsas izvēlēties, disku krāsas, disku modeļus, vispārējo. Kopskaitā 99 eksemplārus viņi plāno taisīt. Bet tad jāpasteidzās. Kā jau vienmēr ar šīm ekskluzīvajām mašīnām ir jābūt gatavam. Un cenu viņi arī ir noprezentējuši sākot no 370,000 eiro. Protams, ja mēs tā padomājam, jauns M4 pieņemsim ir ap 150, tā, rupi. Tad šis ir vairāk nekā 2 reizes dārgāks. No otras puses, viņš maksā tikpat, cik tas Ferrari SUV pieņemsim. Kuram no otras puses atkal ir 12? Nav lēti. Nav lēti. Bet šis nav Ferrari ar to tā kā. Šis nav Ferrari, bet, ja tu gribi kaut ko ekskluzīvu, unikālu un atšķirties nedaudz, un plus vēl tu zini, ka viņi brauksies labi, jo tas ir BMW M4. Gēni ir pareizie. Gēni ir pareizie, tad man ir prieks, protams, vienkārši, kad Alpina tomēr arī kaut ko mēģina turpināt darīt. Ja? Jā, cilvēkiem ir gaumas dažādas, kādam patīk varbūt kantēnākas mašīnas, spicākas, un tās 99 mašīnas gan jau atradīs savus potenciālus pircējus. Es domāju, ka 99. Zinot to background un kas ir viņām apakšā un to, ka tā ir ekskluzīva mašīna un tādas ļoti maz pasaulē. Es domāju, ka potenciāli kaut kādi dārgo Alpinu pircēji arī varētu būt pavilkties uz šo, un tāpat arī kolekcionā. Skaidrs, ka daļa no tām mašīnām arī varbūt vienkārši pazudīs kaut kur garāžās, bet gribētos redzēt, lai viņas arī brauc. Bet no Alpinām, Gvido, kas tev nāk prātā? No tādiem reāliem modeļiem, ko tu varbūt kādreiz gribēsi vai vēl projām gribētu nopirkt? Jā, man jau tur tās super vecās mašīnas, kaut kāda 8. sērija vai... Kas ir E31, jā? Jā. Kaut kas tam līdzīgs 34. Jā. Kas viņam biturbonā. Tas bija tas B10. Jā, B10 biturbo. Tas ir stilīgs vārds. Tādas pat neesmu dzīvē redzējis. Kas vēl bija? 36. bija Alpina, Bija, un starp citu tā jau bija interesanti. Viņai V8 zinēja lika iekšā. Jā, 36. Saucās, man liekas, B8 arī vai kaut kas tāds. Vēl E24, tā Haizevs 6. sērija. Tā būtu stilīga. Jā. Tur daudz tie vecie īstenībā būtu tādi, ka... Jo viņi ir maz. Tā, ka tu esi kaut kāds kārs un kofiju, tā neredzēs baigi. Tas ir baigi reti tādi. Tā kā Alpins, jā, es uzskatu labs, interesants zīmols, ja gribās kaut kādu ekskluzīvu mašīnu, bet kur tu zini, ka pamatā ir tomēr BMW, tehnoloģijas, un viņi ir puslīdz uzticami, tad es teiktu, ka Alpins ir way to go. Runājot vēl par ļoti dārgām mašīnām, ja redzētu vienu ļoti dārgu eksemplāru, kas tika pārdots, un tas nedaudz arī kontekstā ar Gvido tevi, jo tu esi ar kaut ko līdzīgu braucis agrāk. Nissan Skyline R33. Šis konkrētais tātad saucās Nissan Skyline GTR Nismo 400R, un viņš šogad sākumā ASV izsolē tika pārdots par $918,000.
Normāls cipars. Kas man nelikās galīgi kopā, un daudziem nelikās, tāpēc šī bija tolaik tāda milzīga ziņa. Jo tāds parasts GTR R33 mūsdienās maksā sākot no 40,000 eiro. Teiksim tā. Un te ir tas īpašais, ka viņš saražots 44 eksemplāros tikai, bija plānots 100, bet neizdevās atrast. Kur atrodas pārējie eksemplāri? Kaut kas vēl ir dzīvs, bet šim ir, protams, masa nobraukums 16,000 km, viens no ratiem ASV, un tāpēc tā cena tur tāda. Viņam bija 208 zirgspēku vietā 400 zirgspēku, griezās līdz 9,000 apgriezieniem. Tur Nissan Motorsport un vēl tur kaut kas bija piedalījušies tajā visā titāna izplūdu, karbona kārdāns. Un tas viss, iedomājies, 96. gadā. 96. gadā tas viss bija. Japāņu maleči. Japāņu maleči, jā. Tā kā, iespējīgs cipars, smuks automobīls, Jā. un rats, protams, bet viņš maksā, principā tā kā Veirons, jauns Veirons. Bet viņš tika pārdots? Viņš tika pārdots par 918,000. Labi, ok. Tas ir auto, tur ir daudz komponentu un salīdzinoši, mana otra lieta, ar ko es aizraujos, tas ir tie dzērieni. Un pasaulē dārgāk pārdotākais viskijs, pudeli 0,7 litri, 1,5 miljonu ASV dolāru. Okay. Vai eiro. Jā. Dārgāk nekā šis Nissans. Dārgāk nekā šis Nissans. Viss ir relatīvs. Tieši tā. Kāds kolekcionēja vecu Nissanu, kurš ir stīgā sabūvēts un varbūt nebraukts un tikai pucēts. Kāds kolekcionēja vecu viskiju. Kā ir mazai atkāpē tās vecās viskiju pudeles, kādreiz arī izdzer, vai tāpat kā ar šīm mašīnām, neviens viņām vairs nebrauc, viņas stāv garāžā? Es domāju, ka 99% viņas stāv garāžā, viņas pierāda tavu statusu vai tas kādam cilvēkam ir kā hobijs un interese, un varbūt viņas tālāk atrod nākamo māju vietu, kad vēl tas cilvēks nopelna pēc vairākiem gadiem. Tā kā ar glaznām, principā. Jā, jau globāli tā industrija, viņa aug, viņa cenas ceļās uz visiem produktiem, un ja tu esi dabūjis to vienu no retajiem, tev ir, tu vari prasīt. Jo nevienam nav. Status simbols, principā. Jā. Tas, kā mēs arī runājam par šīm mašīnām, žēl, ka šis auto, es domāju, braucās arī ļoti labi. Iedomājies, viņš griežās līdz 9,000 apgriezieniem, viņam ir 400 zirgspēki, viņam tur ir, bet, dažreiz liekas žēl, ka viņi nebrauc no otras puses, labi, vismaz paliek uz ko paskatīties, arī tādā ziņā. Kaut kāda laika perioda labas atmiņas. Jo tā ir tā diskusija, ka tu redz, piemēram, kaut kāds superkārs tur nobrauc jau ir 100 vai 200,000. No vienas puses, tas ir forši, ja tā mašīna tiek izmantota pēc pamata, kā viņa vajadzētu braukt. No otras puses, neviens viņu īsti vairs nepērk, jo viņai jābūt tad zemai cenai, jo viņi jau ir daudz lietot un tā. Un tas ir tāds, aburtais loks. Kāpēc es minēju kontekstā ar tevi, Gvido, tev sanāca kaut kādu gadiņu vai divus, man liekas, pabraukt driftā ar šādu R33 Skyline? Jā, tas bija laikam 2010. gads vai 11. 10. Kad pārkāpa no BMW atmosfēras un meklēja kaut kādus variantus, ko varētu izīrēt uz gonkām. Lūk. Un es atradu, bija viens šāds te aparāts Latvijā, tad jau laikam tur daži tie, īstenībā nebija daži Nissan, tad tas laiks bija tāds, ka tie Nissan bija vēl dzīvi, tie 200 un atceros, Raivo Drip ņēmās ar Nissaniem, tur bija kaut kāds tur. Raivo mužiks brauc ar Nissan. Jā. 200 tur, un tad es arī pie ropažiem atradu šo. Un sanāca vienoties un izšaut. Tas bija ļoti interesanti. Es vēl pats biju izdomājis biķerniekos trases konfigurāciju tajā 10. gadā, ko es dotajā brīdī domāju, tas pilnīgi tā crazy izklausās ar klasisko startu, klasisko iemetienu, pārēju uz taisnīti, atvilkšanu pa taisnīti un tālāk maksimālā ātrumā ieiet ozolu un izvilkt līdz Elkonim. Un tas bija tas brīdis, kad tam Nissanam viņam jau nebija hidrorocens. Daudz kas nebija lielais leņķis. Bet kaut kā tajā brīdī likās, ka varētu sajiet, un tur arī sanāca, ka varēja izbraukt to. Ar cik pārmetieniem tu to taisni? Taisni mums bija taisnītē. Okay. Tur bija tā kā bez drifta zona. Okay. Respektīvi, tu izbrauc... Ieskriešanās zona. Principā, izbrauc ieskaitas... to pirmo esenieku. Hop, pabeidz, taisna.
velts, un savā drošā ātrumā tev vajadzēja iemest to mašīnu ozolā un vilkt līdz Elkonim. Ārprāt. Jābūt bijis Antlīdei. Es esmu šosejā tur braucis, un man, tā, ka mašīna kaut nedaudz kustās, man ozola pagrieziens tur nepatīk, bet Jā. iet par Sānslīdē. Tas bija tas līkums, kur vēlāk Kristaps tur uzbrauc to ieskaits kaut kādu braucienu. Rekordu Rekordi, stādīja, jā. un tas ienāca tā, Jā. Tad vienkārši kaut kāda treniņa priekš sevis tā nobrauc vai? Nē, mēs uztaisījām Latvijas drifta čempionāta gonku. Tur sacensības notika tādā Jā, konfigurācijā? tas bija gonks. Jā. Wow, ok. Un kā patika cilvēkiem tava ideja? Es nezinu, man liekas, ka neviens baigi nenolocīja. Es gandrīz vai nolocīju. Es atceros, es iemetu, man kaut kas nesanāca, un tā mašīna bišķi tā kā noraustījās, pazaudēja trajektoriju, dabūja iziet ārā uz akmeņiem un gar pašu sienu tā, bet es viņu tā kā noķēru, paldies Dievam, sagāju. Tas bija kaut kādā kvalifikācijas braucienā, bet tad kaut kā ar tā laika riepām, šaurajām, cietajām, kur nebija tas zaceps riktīgais, tad varēja kaut kā dabūt to. Galvenais bija tajā brīdī, jo mēs tajā laikā bijām šosei nobraukuši, un tad tas feelings bija tāds, ka tev vajag pūst to mašīnu, dabūt ātrumu inerci. Ja tu baidies, tu esi lēns, tev vispār nav chance. Tajā brīdī mēs domājam, vajag tos drifta džekus bišķiņi pavilkt skilu augšā, jo mēs bijām no šosejas, mums vajadzēja braukt. Jūs šosejā pie ātruma bijāt pieraduši? Jā, un tajā brīdī, jo šosejā braucot ar tam parastajām riepām, tas E30, ko mēs laidām, tad viņš arī rāvās nost. Tev vajadzēja visu laiku viņu tā kā piestūrēt. Šī brīdī, ja tev bišķi jaudīgāk mašīna, viņu iemest un pieķert, nebija tā, ka baigi grūti. Ar to riepu kādreiz, kas bija, ar ko mēs tur braucām, tā kā bija fajn. Un arī, sanāca, bija labi. Tas bija tāds akcents skatītājiem pēdējā, tas bija tāds, būs vai nebūs. Ok, bet tādā konfigurācijā te bija viens sacīkst un tas viss. Kāds pārdomāja, tomēr, ka varbūt tas nebija. Es vairāk redzējis kopš tā, jā. Tas bija, tas brīdis, kad nāca ārā kaut kādas trakas idejas. Tas viss drifts bija jauns un varēja eksperimentēt un mēģināt un darīt. Bet kāda Nissana bija salīdzinot ar BMW, viss tur apkalpošana, remonts, nezinu. Tajā laikā tas bija turbo un nelikās kaut kas līdz galam tur kopā un tur kaut ko tur šķaudījās, prauslojās, tur pārkārs etanols un nebija smūta pasākums, jo tur bija tādas beigās, bija šī mocības un tajā laikā vēl saregulēt šo mašīnu, kurš, viens tiek, netiek tur, pa naktīm, un tur kaut kas tur tāds, bija šī sarežģīti bija. Pirms tam pierasts ar atmosfērisko BMW, M3 dzinēju, viss brauc un viss 9 iegriez un viss tur forši, viss kārtībā, tik spraut par robiem. BMW jūs bijat izkoduši vienkārši, lai gaitā. Jā, kad tu, pieņemsim, sāc braukt ar tādu mazmotoru mašīnu, pēc tam jau, kad tu no viņa izspied ārā, ko viņi var dabūt, un tu iekāp jau jaudīgākā, tu saproti, te bišķiņ jāiespringst, un ar to pašu atmosfēras BMW, to M3, to arī ļoti, ļoti neslikti varēja rulēt. Pareizi saregulēt ar riepas spiedieniem, un, principā, var vilkt dažādas trases konfigurācijas. Par driftu pirmsākumiem to visu tūlītās parunāsim mūsu nākamajās rubrikās. Tas nozīmē, tas ir viss mums ar autoindustrijas jaunumiem. Un pārējām uz lokālu Latvijā. Pirms mēs ķeramies klāt šim, es teiktu, garajam salīdzinošu stāstam, kas mums noteikti būs interesants. Tom, tu biji izbraucis ar jauno Mazda, es gribēju teikt MX-5, CX-5. Nē, varētu arī ar to, bet... CX-5 pāris ātri iespaidi par to mašīnu. Zini, es sen nebiju braucis ar Mazdu, man jau bija piemirsies. Ja sākam ar labo, tad, lai ko Mazda prot dizainu, viņi prot taisīt. Pat, ja mašīna ir pelēka, uz viņu skatās, un mani ļoti nopētīja iepriekšējās paudzes CX-5 īpašnieks, un tam ļoti interesēja tā mašīna. Šādi viņi izstāsta. Jā, tā viņi izstāsta. Salons feins, jāsaka, apdara izstāsta labāk nekā viņi ir patiesībā, jo ir pietiekami daudz lēto plasmasu gan virs digitālā instrumentu paneļa, kas izstāsta vispār līdzīgi kā BMW pēc dizaina. Forši, ka ir ātruma pārslēgs. Es esmu fans normālam, lielam automāta ātruma pārslēgam, jo man nepatīk jaunajās mašīnās, kad ir tāda
Tāda maza sviriņa. Jā. Un es esmu redzējis video, kā tur Āfrikā brauc kaut kāds autobusu šoferis, un šitā te arī pārslēdzos ātrums tā ar pašiem pirkziliem. Te tu normāli ieliec drēvā un brauc, nu. Okay. Bet kas ir lielākais plus ir praktiskums. Es viņu aizmugurē iesēdos, es reti, kad esmu šokā par to, cik auto var būt liels. Bet viņiem tu vari durvis aizmugurēs pat atvērt 90 grādos, nu, kas tādam ģimenes cilvēkam ir vispār super lieta. Nu, mūsdienās nav bieži, kameras arī ir labākas kā Volkswagenā. Tas ir forši, bet nu, tāpat laikā viņam ir liels ekrāns pa vidu, kas noteikti nepatiks esošajiem Mazda pircējiem. Un es domāju, ka lielākā daļa, kas pērk šo mašīnu, ir esošie Mazda īpašnieki, jo tagad tā konkurence ir tik liela, ka tev ir grūti atņemt, piemēram, kaut kādam Tiguanam vai kaut kam tādam to klientu, jo viņam ir principā benzīna dzinējs ar 141 zirgspēku, piemērots tādai ļoti nesteidzīgai braukšanai, jo tikko kāds sāc spiest tā kā ārbjūku prātā, viņš sāk tur vienkārši kļūt skaļš. Un viss. Bet Tom teica, ka šis varētu interesēt līdzinējos CX-5 īpašnieks. Primāri, jā. Tas neliecina par lielām cerībām šim modelim, jo iepriekšējo paudzi no 17. līdz 25. gadam Latvijā nopirka 595 eksemplāros. Es nezinu, varbūt kāds padomās, normāls skaits, jā. Kontekstā. Ja tu nezini, cik ir citiem. Jā, ja nezinu, cik citi. Cayennes pārdeva 577 tāpat laikā, bet galvenie konkurenti RAV4 4800, Tiguans 4500, Kia Sportage, kas varbūt arī nav pats lielākais, mīļākais zīmols Latvijā, 2700, un pat Peugeot 3008 tika pārdot 1300 eksemplāros, tā kā 600 eksemplāri knapi CX-5. Ko, lai veicās, izdošanos vizuāli, baudāms. Par to auto vispār ir jārunā, jo, kā jau mēs esam teikuši, ja auto pārdodās slikti, tā nevienmēr ir mašīnas vaina. Līdz ar to par to auto jārunā, jo es pieņemu, ka daudziem viņš patiks. Nu, tev nav jāskrien, tu nesteidzīgi brauc, praktisks viņš ir. Labi, es gan sagaidītu pilno hibrīdu, jo šis, mild hibrīds tur tāds. Jo konkurentiem, tu atver konkurentu kaut cenu lapu, tur tā dzinēja, te ir viens dzinējs un daudz komplektācijas. Un, vajag bišķiņu plašāk, bet automobils normāli ikdienai tur rulē, kāpēc ne? Labi, skatītāji gaidat hibrīdu, braucat uz Mazda salonu, paskatieties, pabrauciet un saprotiet, vai jums vajag vai nevajag. Tas mums ar garlaicīgām mašīnām viss. Bet mēs turpinām ar Gvido, tavām autoklubu un, es teiktu, autosporta gaitām, jo tu pirms kadra jau mums ārpus kadra sākumā pateici, ka parādīja bildītes, tev ir līdz bildītes, kuras mēs safučēsim un uzliksim uz ekrānu, parādīsim skatītājiem. Bet kā sākās tās tavas BMW gaitas un kaut kādi tie pirmie pasākumi un tas viss, kā tu to atceries? Principā tā mašīnā, kas man bija Porsche 325. Es iegādājos. Pareizais, vienkārši melns, sēdināts, četrnieks, gāja vienkārši kā raķete. Un tad es sapratu, wow, tā ir baigā tēma. Super. Man ļoti patīk, kā tā mašīna brauc. Kaut kur sačumājāmies ar kaut kādiem čaļiem, kuriem arī bija tādas mašīnas, vai tajā laikā tas bija baigais tops. Ja? Jā. Un man kaut kā likās, ka man gribās dalīties ar tām emocijām, kad mums vajag savākties, jo kaut kāds maziņš tūnīgs te parādījās, varbūt nomainīt lampas vai kaut ko. Baigi ļoti, ļoti aizrāva tas viss un likās, ka vajag tos cilvēkus vākt kopā, lai ir interesanti, lai mēs varam apspriest tēmas, ja? Tie bija kaut kādi 2000 gadi, laikam 2000 gads sākums, kad es nolēmu, ka vajag uztaisīt sajietu. Pirmo sajietu, tādu ar oficiālu braukšanu no Rīgas līdz Lielvārdai, kur mēs devāmies uz tādu jau iepriekš saskaņotu vietu, tieši pie Daugavas braucām lejā, kur Lielvārdas muzeju, nobraucot lejā pie Daugavas, saliekot tos visus bembīšus tur. Un tad mēs tur piebraucām ar tādu lielu, ar interesantu kuģītis, motorlaivu. Laiviņa, kur arī bija BMW zīme. Tajā laikā tas viss, kur bija tā BMW zīme, tas bija super pareizi. Un jā, tas bija tās pirmais tāds, tas nebija klubs, jā, bet mēs saucām pa sajietu, un tad jau arī tajā laikā 20 mašīnas savācām, tas bija daudz. Mums bija filmēšana, mēs ar policiju saskaņoja, ka mēs brauksim, tā kā jau, lai viss legāli. Jā. Tāds emocijas bija tiešām
pacelātas, jo mēs kā satikāmies ar cilvēkiem, un tajā laikā bija, jā, kā jau minēju, tas tūnings sācies, jā, bija ļoti daudz E30 atbraukuši ar ķekaus bodykitiem, jā. Bija arī pareizās mašīnas, kas bija smuki, aerogrāfiski nokrāsotas. Nu tā, kad jau tajā laikā, pagaid, forsāžu, atrašana bez žēlastības. 2001, 2. gads kaut kas tāds, jā. Jā. Tur parādījās jau tās mašīnas ar stilīgām aerogrāfijām, tā kā. Un galvenais jāatcerās, ka tolaik nebija tā kā mūsdienās, nebija īsti internets vēl tik izplatīts, nebija arī tur fórumi un tam līdzīgi. Tas viss vēl sākās pirms tās ēras, kad cilvēki virtuāli varēja sakmucēt. Jums bija tas viss kaut kā dzīvē jāizdara. Jā, vajadzēja vienkārši apzvanīt, sarunāt, kur mēs tiekamies, un varbūt arī tas pats tagad notiek pie kaut kādiem veikaliem stāvlaukumos, jā, bet jā, manā gadījumā mēs to aizsākām, un tad jau pēc tā visa sākās BMW klubs, ja? Un tad mēs sākām ar manu iniciatīvu kluba biedrus spīdzināt trasēs. Dažiem tas patika, dažiem varbūt nepatika, jo cilvēki dažādi, kuri atbrauc uz klubu, varbūt pačilot un paskatīties uz mašīnām, vienkārši pakomunicēt. Bet jā, man bija kaut kāds uzstādījums, ka vajag to transporta līdzekli likt pareizi lietā, jābrauc ar viņu trasē. Bet tas ir tā kā drifts, dragreis vai vienkārši šosejas braukšana? Mums bija vienkārši kartodromu tāds tā kā trakdēji maziņi, kur mēs braucām uz laiku. Pa kurām trasēm jūs sākāt? Kuras bija tās pirmās? Pirmā trasa bija rullīšu trasa. Rullīšu trasa, jā. Okay. Rullīts, tad biķernieki, kur varēja sarunāt. Jā, rullīti bija vairāk kārt. Interesanti, jā. Tad principā tas BMW tusiņš jau tur tā kā bija tās mūsu mazās gonceņas, kuras pārtapa jau tādas, uz kurām brauc jau ne tikai BMW, un principā varētu salīdzināt tā kā tādu mini-šosejas pasākumu senos laikos. Tāds autos, vasaras kauss, principā, man liekas, tad pārtapa viņš par vasaras kausu un tā. Bet tajā laikā jūs bijāt lielākie, kas to darīja, vai vēl bija kaut kāda, nezinu, tur Hondas klubs tur vācās vai kaut kas tāds? Ja godīgi, grūti tagad bija Hondas klubs, es atceros, jā, bet viņi, man liekas, neorganizēja tādas sacensības. Jā. Mēs pat aicinājām arī daudzus no viņiem, lai viņi brauc ciemos. Viņiem dragreis vairāk interesē, man liekas, to laiku. Visticamāk. Jo tie bija arī tie laiki, jā, kad dragreis arī sāk attīstīties un tā. Un kas to laiku bija, teiksim, tāds no skatītāja viedokļa viens no top sportiem, pilns biķernieku tribīnas un tur 13 rindās, visi gar to 200 metru taisni. Bet tu izdomāji tādu citu virzienu, jo es atceros, kaut kas man teica, ka visi tā kā brauc uz laiku, bet Gvido brauc bišķiņ plašāk. Tā kā tur tādas sānslīdes sāk parādīties. Kā tas viss tālāk aizgāja līdz droši vien tam slavenajam 333 drift video, kur es ceru, ka jebkurš mūsu skatītājs ir redzējis, jo ar to mēs uzaugām. Par tām sānslīdēm runājot, es viņus bišķīt aizguvu no rallija. Apmeklējot rallija pasākumus, es skatījos, kā rallija mašīnas brauc pa grāns ceļiem vai pa ziemu. Jā. Man kaut kā likās, interesanti, liels ātrums, ir kaut kāds tāds sānslīde. Es dzīvoju Ogrē, un aiz Ogres varēja izmantot grāns ceļus, kur tad mēģināt dabūt to sānslīdes elementu. Ja. Tajā laikā kaut kā tā mašīna, tur viss pareizās riepas un attiecīgi sāka sanākt. Un es sāku vienkārši uzbraukt savu kaut kādu braukšanu, lai tu varētu lielā ātrumā braukt pa granti. Tā kā, pieņemsim, tajā laikā, ko Mitsubishi vai Subaru, kas ir brauc. Likās, Un uzbraucu grants posmus, kaut kādus daudzus treniņus, tad ziemas. Un saprotu, ka, kur ir. Es varu dabūt, salikt jau kombinācijas līkumos un man viss sanāk. Un tad atceros tajā laikā vēl iegādājoties jaunus Hanku kriepus. Tur likās, ir šipi. Tu esi vienkārši nepārspējams. Jā. Un tad bija tas brīdis kaut kāds, kad pēc E30 man parādījās 308. E36. Tas bija foršs dampīts, viņš bija labā kondīcijā ar bloķi. 3.15 reduktors un kaut kā es pat netīšām uzaicināju draugus uz 333. Es saku, satiekamies trasē, uztaisam tādu čilu dienu. Es gribu jums parādīt, kā man sanāk pabraukt. Ko tas iemācījies? Jā, varētu teikt. Jo, tā kā uz asfaltu varētu ielikt to mašīnu kaut kā paspīdzināt, lai...
Atbrauc toreiz Āris Ceders, kurš darbojās ar video, foto lietām, un vēl viņam bija līdzi komanda ar čaļiem. Viņi tā diezgan nopietni auto ekipēja ar mazām kameriņām, tam tajā laikā likās, kosmos, tev kaut kā tur it kā GoPro pieliek pie durvīm. Bet kurš gads tas varētu būt? 2004, kaut kas tāds. Tad, jā, tajā laikā. 333 trasa, principā, bija atvērta, vai ne? Tikko. Tad GoPro tajā laikā ir kosmos. Nē, es atceros, ka man bija ļoti maz gadu, kad es skatījos to video. Cik 15 apmēram. Man likās, wow, kā kaut ko tādu var uzfilmēt. Tas viss, pirmkārt, pašs Sānslīdis jau bija wow, bet arī tas viss kadrēja. Fenomenāli tiem laikiem. Tā montāža plus mūzika. Jā, tā dziesma ir arī mega laba. Viņiem sanāca vienkārši fantastiski. Tā, ka viss sagāja kopā perfekti. Tur pat bija tas viens kadrs ar to stūris, to tādu pasešanu ar mūzikā, iet tāds skrečs iekšā. Jā. Es vēl atceros to stūris pasešanu, trīnieku pats gals, parabole. Tu nāc ārā, un tajā laikā tā mašīna tik labi stūrējās, ka viņa pati stūrējās. Ja? Tev tik vajadzēja tikai bišķi piekuriģēt tā rokā, un to varēja tik easy darīt, jo tu regulēji mašīnu ar gāzi. Ar gāzi, bremzi un ar ātrumu inerci. Viņu vienkārši met iekšā. Un tajā brīdī likās, viss sanāk forši. Un nobraucām to dienu, tur riepas beidzās, viss veiksmīgi, un beigās parādās vēlāk tas video. Tu negaidīji, ka tāds būs. Es negaidīju, un tur bija uzrakstīts tam video titros Lestienis kaut kāds Jā. Stienis atlibitum. Jā. Un Gvido drift session, es pat nezināju, ka drift tāds ir tajā brīdī. Un tad, izrādās, tas bija drift. Jā, interesanti. Interesanti, kā pieņemsim no kaut kāda viena, izklaides elementi, varēja uztapt kaut kāds tāds tiešām taustāms materiāls. Tas, ja godīgi, mēs nebijām atrunājuši, ka mēs darām to tieši. Tas sanāca ļoti spontāni. Prieks, ka bija tāds video un ļoti daudz cilvēku pavilkās vēlāk. Bet kā jūs to video, kur palaidāt tautās, kur likāt? YouTube. Tas bija YouTube. Tie arī bija, tas bija taču vienīgais veids, kā YouTube pirmsākumā tie arī bija, varētu teikt, mēs ieliksim aprakstā linku uz to video. Noskatieties. Obligāti, jūs neesat redzējuši. Un arī jūs esat redzējuši. Es īstenībā, gatavojoties epizodē, es gribēju nostīties, man nesnāca laiks, bet es šovakar noteikti atvēršu mājās un nostīšos vēlreiz, jo tā dziesma bija. Tad tu sanāk, ka tu driftoji pirms tu zināji, kas ir drifts? Ja godīgi, jā. Es nezināju, ka tas saucās drifts. Tajā laikā es domāju, ka Sānslīdis ir rallijs. Un es gribēju parādīt ralliju uz asfalta. Jā, ka man sanāk. Un sanāca tā, ka vienkārši to iefilmēju. Lūk. Kas ar to BMW notika? Tu zini to viņam dzīves stāstu tālāk? Jā, viņš tur pārceļoja pie viena mana drauga. Tad viņš viņu pabrauca kaut kur. Tad viņš tālāk aizceļoja. Viņš bija Kasparam Kalniņam, tad tālāk Andrim Lisovskim. Jā, Lisovskis driftā arī. Jā, viņš viņu mēģināja uzbraukt kaut ko. Tālāk viņš vēl kaut kur aizgāja uz vēl vienam kādam latviešu drifterim. Viņš pārtapa pa dzeltenam BMW. Kaut kur viņš figurēja, bet es godīgi tagad nezinu. Ja jūs skatītāji zinat, Gvido šī sudrabaina E36 likteni, lūdzu uzrakstiet, mūs tiešām interesē. Bet tu tā sentimenta vadīts neizgribējies nopirkt kā no tām pirmajām mašīnām atpakaļ? Tur E30 vai šo slaveno E36? To E30 es labprāt gribētu nopirkt, pieņemsim. Jā, tas bija man likās, ka tas bija tāds visaugstākais pilotāžs tajā mašīnai. Tajā savā vecumā iekāpjot viņā, izbraucot, super. Jā, bet Bet tad turpinājās, es gribēju teikt, ka drifts turpinājās, bija paralēli, vai tad sākās arī tā jūsu HGK autošosejas gadi, nacionālā klase. Es paskatījos, ka diezgan 2007. gadā 2. vieta tev bija Sabija kausa ieskaitē un 5. Latvijas čempionātā, un atceramies, tur brauc mašīnas 30+. Jā. Kā tos gadus atceries šosejā? Tur bija labs, jā, jo tur mēs testējām, visu kaut ko mēģinājām regulēt, un tad varbūt viens regulējums strādāja, viens nestrādāja, bet, katru reizi mēs kaut ko mēģinājām un eksperimentējām. Teorētiski īstenībā varēja arī tajā Sabija vinēt, finišēja ar vienādu punktu skaitu, ar pirmo vietu. Tajā brīdī vēl nebija tā matemātiskā domāšana, neskaitīja punktus trasē. Vajadzēja vienkārši piesakties, nepalaist garām pēdējā likuma, bet labi, ne par to es stāstu, bet
bija interesanti. Varēja pat arī no beigām aizbraukt līdz piedestālam, jo mums bija brauciens izloze. Jā. Tad bija pirmais brauciens, kā tu izlozēji, otrs ir apgrieztā secībā. Ja tu esi pirmais, automātiski startē pēdējais. Kaut kāda regulējuma super labi strādāja. Tā mašīna gāja ļoti labi, bet beigās mēs saprotam, ka mums vajag cits amortizators, un tad tā mašīna bišķi lēnāk sāk palikt. Un, bija interesanti jaunam puikam aiziet pēc tādām mazajām kartedomiem, ja iekāp tādā agregātā ar drošības karkas, un tad tev vēl vesels bars brauc līdzi. Un arī dažādi vecmeistari un titulēti, ja tie bija labi laiki noteikti. Jā, tas bija tāds interesants posms. Sanāca, ko 2 gadu laikam uzbraukt tur. Un tad sekoja drifts. 2008. gadā jau, man liekas, sanāca pāriet uz driftu. Tie pirmsākumi 9. gadā tu kļuvi par Latvijas pirmo čempionu driftā, un to vēsturē, tas paliks vienmēr šis ieraksts. Kā bija no šosejas drifta pāriet? Tas bija tas laikam pareizais lēmums, jo tieši bija tas moments, kad cilvēki, kad uzzināja par driftu, viņi sāka pievērsties viņam, bet nebija backgrounds uz ātrbraukšanu. Tajā brīdī, kad tev varbūt nav tā sajūta, kā tu vari izmantot ātrumu un inerci, jā, tas baigi lauza daudziem cilvēkiem braucienus. Jā. Autošosei iedeva vienkārši superīgāko backgroundu, jā, jūties ļoti pārliecināts. Pie lieliem ātrumiem arī. Jā, tikai ātrāk un ātrāk un ātrāk, un tieši tāpēc, ka sākās arī drifts, un mēs dabūjām ātrās mašīnas kaut kur, principā, braucot uz jebkuru trasi, vienmēr likām rekordus iemetienā. Tas bija tas stiliņš, ko vajadzēja sasniegt, lai dabūtu labāko inerci, labāko iemetienu, garāko pirmo sanslīdu, pirmais iespējas. Pirmais iespējas. Jā, tas ir tas, kā tevi atcerās cilvēki. Bet tas drifta sākums, kāds viņš bija. Es domāju, ja tu tagad gribētu vienkārši iestartēt, kas mums street klase ir. Street klase, jā. Tad tagad, man liekas, tev to mašīnu jau vajag tā sabūvētu un ar tādu skilu tev būtu, lai kaut kur tiktu vispār ņemot vērā, cik dalībnieku skaits. Tad, man liekas, bija, tā žurīts ir tev, tad lietas slīp, apmēram tā. Vai tā nebija? Tad bija tie pirmsākumi, kad bija Sabija drifts, ko organizēja Kristiāns Rukuts. Arī diezgan super pasākumi tajā laikā cilvēki, tie entuziasti vācās. Jā, kādas, kuram tās riepas un kādas tehnikas. Un, 5. sērija, 6. tur žurka. Principā viss ir aizmuguši 5. Nissani tur, vienam tur bez amortizatoriem un tā tālāk, bet katrs parādīja savu skilu. Katram jau tas sagatavošanas līmenis, tur bija, sākot no riepām līdz pat mašīnas regulējumiem, bija ļoti interesanti, bet to vajadzēja izdzīvot visiem kopā. Jā. Kāds jau vienmēr bija tur, kādam tur labāk sanāca, kādam švakāk. Un tad es teiktu, droši vien lielākie panākumi un tad arī lielākā ažiotāža ap to visu bija EDC laiks, Austrumēropas drifta čempionāts, 12., 13., 14. gads, un tolaik mums vairāk latviešu brauc pa priekšu, un tā skaitā arī tu. Kā tu atceries tos laikus? Es atceros, ka kaut kā tā cilvēki daudz sekoja līdz tam. Tur tu brauci, Kristaps Blušs brauca, Eglīte brauca, un mēs Baltijā bijām ar atrāvienu, man liekas, pārāk par pārējiem. Jā, tie bija tie gadi, kad aizsākās viss tādā pro līmenī. Jā. Daudz varēja sabūvēt jau turbo mašīnas, un no 12. gada es arī tiku pie turbo mašīnas. Man bija turbo E36, 2.8. Tas bija labs aparāts ar 550 zirgiem. Viegla mašīna, super labi gāja. Es to mašīnu biju kaut kā noskatījis, jo mēs organizējām 333 trasē, atceros kaut kādā, kad tik 9. vai 10. gadā vienu posmu driftā, un uzaicinājām vienu somu driveru. Mēs uzaicinājām Juhu Rintenenu un uzaicinājām Petri Tormanenu. Un kaut kā sanāca tā, ka mēs apsolījām Tormanenu aizgādāt mašīnu atpakaļ, bet kaut kā aiztusējām un to neizdarījām. Un tā mašīna palika trasē. Un tad es uzmetu acis tajā mašīnai, un kaut kā sanāca tā, ka pēc laikam 2 gadiem mēs sazvanījāmies, kad man to mašīnu vajag. Viņš bija ielicis tirdziņā tieši, un mēs aizlaidām pakaļ. Viņi bija tikus līdz Somijai, jā, pa to laiku. Mēs viņu aizgādājām, jo
pēc tā drifta posma mums bija forša afterīts. Nu, jā. Tā kā tā, un jā, tā mašīna nonāca pie mums, tiem to lielo jaudu. Un atbilstoši ar tā laikā varbūt nelipīgo riepu varēja taisīt ļoti interesants trikus. Un kas ļoti labi palīdzēja Vaisfaps. Jā, kas arī parādījās to laiku. Jā. Un, jā, mēs Tad bija skatījās, Vaisfaps leņķis, kas lielāku leņķi uztais driftam. Jā. Un es teiktu, ka mēs bijām laikam viena no pirmajiem, kas viņu sāka izmantot. Vaisfapu es nodemonstrēju 12. gadā mēs bijām uz Mīnsku aizbraukuši uz EDC. Jā, es atceros, jā, bija Eglīte un Lapāns, viņiem arī bija tas kits virsū. Tā kā, tās mašīnas bija tā atšķirīgi pamanāmas, kā viņas stūrējās un vadījās un ko varēja kādā ātrumā, kādus trikus taisīt. Tā kā, jā. Un tad jau jā, katru gadu ejot uz priekšu, parādījās riepas. 13. 14. gads mēs jau braucām ar lipīgajām riepām un lielajiem ātrumiem un platajām riepām. Tā kā tas varētu būt 14. gads jau tāds pirmais, tāds reāli nopietnais, tā līmeņa drifts plus mīnus varētu līdzināties mūsdienu. Jā. No tiem pirmsākumiem, kas bija tas 8., 9., 10., 11. gads, mēs nonācām jau līdz tādiem mūsdienu pro. Kā tu atceries no tādas konkurences viedokļa, no sacensību viedokļa? Tur tā bija atpūta vai tas bija darbs? Tie trakie gadi, jā, 12, 13, 14. Kā vienmēr, viss pēdējā brīdī, jā. Par ko nopirkt riepas, jā, tas bija tāds izaicinājums. Kā nokļūt, mehi, benzīns, viss pārējais. Paldies Dievam, tā tehnika plus mīnus turējās kopā. Jā. Mēs viņu rebildējām reizi sezonā. Varbūt, jā, 14. gadā man bija kaut kāds motors viens sabiris netīšām Kazaņas pilsētas svētkos, kur mēs startējām pirms Caterham formulas kā drifta šaus. Okay. Jā, un tur izlīda klans un aizdegās tas BMW. Un tieši, normāls šovs. Jā, un sanāca šovs ar iekavētu stundu, jo vajadzēja tīrīt trasi, jo formula nevarēja braukt pēc tam. Par jūsu eļļu, jā. Tā kā tas tāds interesants periods bija, bet plus mīnus, ja neskaita kaut kādus tādus ekstrēmos piedzīvojumus, kas ir bijuši 12. gadā, braucot mājās no Sanpēterburgas, vai tas bija 12. 13. Uz Igaunijas robežas tev nočiko, ka tev automobilim zakta status. Šasīs numurs, jā. Jā, izrādās tas čāls, kas bija pārdevis Somam, tas bija vēlāk iesniedzis atlīdzību. Zinot to, ka Soms nebrauks pa ceļiem nekad, viņš vienkārši trasē viņus vetēs. Ka viņš ir tā kā nozagts, jā. Jā, un es ar to mašīnu braucot pa Latviju, pēc tam sākot braukt ārā, man ir tāds interesants fakts. Bet, riktīgi paveicās, protams, nočakarēju 12. gada pussezonu bez auto, jo viņa stāvēja un gaidīja lēmumu. Es zinu, kā es to laiku aktīvi atceries arī rakstīju par driftu un interesi. To es biju aizmirsis. To es nebiju stāstījis nevienam. Okay. Kā tā mašīna padzīvoja kaut kādi 3-4 mēneši stāvvietā, un tad, jā, paldies Dievam, ka tas lietas noilgums jau bija, un līdz ar to es viņu dabūju atpakaļ. Ar ko tu brauc tajā laikā, vai tu neizlaidi šiem sacensības? Es biju aizlienājis, laikam, Lapāna autiņš vienā gonkā. Jā. Kaut kādu posmu izlaidu. Bet viņš tev stāvēja tad uz Krievijas un Polijas, Krievijas un Igaunijas robežas. Jā, tā kā tas bija tāds interesants pavērsiens, bet, paldies Dievam, viss sakrita un dabujām viņu atpakaļ. Okay. Un tad jau 13. gadā, jā, salikām, sasatapojām, uzlikām smuko body kitu. Jā. Jo bija doma to būvēt vēl vienu automobīli autošosejai. Un tas, kā varbūt tā doma nepiepildījās, tad mums tas GTR bodykits aizgāja uz to drifta automobīlu. Jā, es atceros, iespējīgi izskatījās. Viņš bija iespējīgs, tam laikam stilīgs, smuks, spīdīgs, sarkans, kliedzošs, ļoti labi saregulēts. Un vienkārši tajā brīdī bija viss super, tikai, čuču pietrūka tā jauda. Tev bija jābrauc maksimumā tiem 500 zirgiem, tā mašīna. Jo tajā laikā jau parādījās jau Kumho riepas, sākām izmantot jau bišķi lipīgākas, un pret to riepu jau
prasījās jau plus ekstra kaut kāda 100-200. Nu, un mēs atceramies, ka tolaik jau tās jaudas bija pieaugušas jau līdz 800 kaut kam. Es atceros, tur Pečakam bija 1000 zirgspēku, tik slavināta tā Sinepa un vēl kaut kas. Tad, bet 13. gads čempionu tituls, tad droši vien tas varētu teikt augstākais sasniegums. Vai tu to vērtē noteikti augstāk par to Latvijas titulu visdrīzāk? Jā, Latvijas tituls, viņš arī bija interesants, jo tur vajadzēja cīnīties un, protams, visus tevīm tu vari kļūdīties. Ja? Tajā laikā tas bija tikai normāli, jo mēs visi tā kā nācām no kaut kurienes, trenējāmies un varēja samisēt, bet labi, bet 13 gads viņš bija pa nopietno, mēs reāli gatavojāmies un bija forša komanda, viss bija ļoti labi atstrādāts un mehāniķi bija šī laika Meka komandē, kas... Meksports, jā? Okay. Meksports radās vēlāk, jā, bet tam, Daugelo, tad mēs darbojāmies un viss ļoti labi sanāca. Interesanti. Jā, viņi vēl aizvien driftā, pie tam apkalpo top tādas mašīnas. Jā, sākām ar viņiem darboties, ievilku iekšā tur un viss sanāca. Ok, interesanti. Jā, tad, teiksim, droši vien tas noteikti paņēma ļoti daudz laika, līdzekļus un nervus, vai ne? Tādas pilnas sezonas un vispārējais. Tad kaut kādā brīdī tas viss beidzās, drifts. Bet tāpat jau, tu kaut ko esi šajos gados autosportā darījis, vai ne? Jā, beidzās viņš 14. gadā, kad mums bija 13 sacensības. Okay. Jā. Tu izdegi, izklausās, principā. Reāli tas bija tā, ka tas bija hardcore. Tas bija ļoti smagi, plus kaut kādi daži motori bija tajā sezonā. Jā. Un tad vajadzēja paņemt pauzīti un sanāca notirgot to automobīlu uz Krieviju. Un tad likās, vajag atpūsties. Un, tad jau arī tā naudiņa bija beigusies un grūti bija sākt atkal. Un zinot to, cik izmaksā jaunā līmenī uzbūvēt auto, uz mūsdienu prasībām, tas bija tāds, likās labi, ok. Bet, paralēli visam tam driftam bija kartings. Sākām ar puiku nodarboties ar kartingu. Edijs, es atceros, mēs uzbraucām 3-3 kaut kādu pat to īres kartingu gonku kopā. Pirms daudziem gadiem. Jā. Tu viņi bija nakts, ne garāk. Jā, kaut kāda nakts garā gonka bija. Jā. Un tas kartings jau arī. Kartings jau riktīgi ievelk iekšā. Sākotnēji tu domā, sporta kartings, maz ritentiņi, tur maziņš motors. Kas tad tur ir? Ja? Kas tad tur ir? Arī degvielu nevajag daudz, bet beigās izrādās, ka tas ir diezgan līdzvērtīgi. Kaut kādai autošosei, kad tas prasa beigo laiku, resursus. Bet ļoti, ļoti interesanti man, pieņemsim, puiku ņemoties ar kartingu, man tā bija kā meditācija. Pieņemsim, atejot no varbūt savas ierastās vides, no bāriem un dzērieniem, Tad pieņemsim tās 2-3 dienas, kad tu esi uz gonku weekendu, vienkārši skrūvē, dari lietas. Prom no Rīgas, prom no šī. Jā, un vienkārši nedomā pa darbu, tu darbojies un atpūties. Tā ir superīga meditācija. Protams, viņi maksā. bet tas pats, ko es iepriekš neikšēnam prasīju, tavprāt, kartings joprojām ir autosporta pamats? Man liekas, ka jā, jo man pat sanāca pašam uzbraukt kaut kādas dažas gonkas ar sporta kartingu. Un, tur ir jābūt, principā tev iedod visus tos knifus, tos instinktus, ko tev vajag izmantot tālāk. Tā kā tev ir gan ātrums, gan G-force, gan saķēri, gan spēku tev vajag tam visam. Tas nav tāda pastaiga parkā, jā. Tā kā ļoti... Finansiālā ziņā arī vismaz paceļams, kaut kā sākuma līmenī. Jā, ja tu izdomā braukt vienkārši kā amatieris, ja tu vari iegādāties tur kartingu par kaut 3,5 tūkstoši un posms tev izmaksās, 700 kaut kas, tas arī nav maz, bet attiecīgi, kur tu bāzējies, vai tu esi pie kādas komandas teltī, boksos, vai tev ir servis un tā tālāk. Tad budžets vēl var izaugt. Jā, cik daudz tu brauc ar jaunām riepām treniņus un tā tālāk, bet pieredze ir vienkārši mega interesanta, jo pirmo reizi braucot ar sporta kartingu, tev liekas, tas ir tik tuvu Formulē 1, pēc sajūtām, ko tu saskati televizorā. Tā kā DD2 līmeņa vai? Jā, seniors vai DD2, nemainās lietas būtība, abi divi diezgan labi brauc. Es esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka tur vajag fizisko, lai tu ar to sporta kartingu nobraukt. Jo jau pēc īres kartingiem, kad tu citreiz nobrauc tur daudz vienā dienā, tad ir grūti, bet
Te baigo fizisko vajag. Nu, tur ir tā, ka manā gadījumā es nebiju īpaši trenējies braukt, un es uzliku savu uzstādījumu izdzīvot līdz finišam. Tas arī ir daudz. Jo treniņā, pieņemsim, bija kaut kādi 6-7 apļi, un viss beidzās rokas. Jā. Tātad, zinot to, ka es varu nobraukt 7 apļus, un man jānobrauc ir sacensībā pusfinālā kvalifikācija, tad ir pusfināls kaut 15, un finālā 22, 24. Jā. Okay. Tas bija tāds mission not possible. Jā, pilnīgi. Bet uzliec uzstādījumu, izdari, sasniedz, un tu esi gandarīts. Izdzīvo. Arī plus mīnus kaut kā. Fizisko arī dabūnu kaut kā. Jā. Iesaku uzbraukt kartingu. Sporta kartings, tā ir riktīgā štēle, ja sanāk. Okay, tad laiks iet, bet kartingi paliek. Jā, joprojām svarīgi. Diemžēl stāv šie kartingi, gan DD2, gan seniors, kurā katrā brīdī varam ieliet benzīnu un aizbraukt trasē, tik atpūsties, un tā ir štēle. Okay, tad tevi noteikti redzēsim vēl kādās kartinga trasēs. Mēs satiekamies šeit arī tādās autosprinta sacīkstēs, ziemas sprintiņos. To arī tā kā tāda meditācija uztver, vai ne nedaudz? Jā, kaut kā vienā brīdī ziemā sakrita tā, ka man parādījās tāda sportiskā interese ar savu E39. Man likās, ka es gribētu apdzīt E36. Man bija tas uzstādījums, ka man vajadzētu apdzīt E36. Ko man vajag izdarīt? Man vajag to es izdarīju, bet bija bišķi pa daudz svars tai mašīnai. Diemžēl man kaut kā baigi nesanāca apdzīt. Labi, vienā pēdējā posmā man tur sanāca apdzīt gandrīz vai visus E36, jo viņi bija maz. Viens, laikam, bija šī ātrāks. Bet teorētiski nav neiespējami. Es viņu esmu savedis līdz tādam līmenim, kad ir diezgan foršs aparāts. Kas pat zināja tev viņam ir? Viņam ir 2.5, MP4. Tagad ir smuki salikts uz 230 HP. Pat bišķi vairāk, un ar vieglu spararatu, ar priekšējo drifta piekari, ar bloķi. Ļoti foršs aparāts. Jāieliek vēl beņķi, jādabūna vēl bišķi svars nost, un tad es domāju, ka tur viņi varēs mierīgi braukt. Tad ar to aparātu mēs tev trasē ar vēl. Jā, kā plāns ir, vāģis ir, vajag vienkārši viņu nofinišēt, un tad varbūt tās kādā foršā gonkā, kur būs daudz E36, tad varbūt pamēģināt izšaut. Tā tad ir redzat, ka ir E39 melns boksos, uzmanieties. Ātrs. Jā, viņš jūs var apsteigt. Okay. Turpināsim tālāk. Mēs jau esam gan arī pēc stundas, tāpēc turpināsim ar mūsu nākamajām rubrikām, kuras mums ir vēl veselas 3. Nākamā ir tirgus izaicinājums, kurā šoreiz es te atkal apvienoju vairākus izaicinājumus kopā, lai bišķi interesantāk. Bet nākotnes klasika, kam cena tuvākajā laikā, es pieņēmu, ka tuvākais laiks varētu būt 3 līdz 5 gadu laikā, cena varētu tātad divkāršoties. Artur, šis ir uzdevums. Šis ir baigais Kristāla bumbas uzdevums. Man ir sava ideja, Tomam ir sava ideja. Varbūt Gido var padomāt, kas varētu līdz 10,000 eiro būt tāds, kas potenciāli, varbūt kaut kādu naudu nākotnē varētu atnest. Jā, es domāju, tas ir kaut kāds vecais benzīnieks manuāls ar bloķi, kas ir oriģināli nācis no rūpnīcas. Pieņemsim kaut kāds 540. E39. Jā, bet kurus vēl var knapi bet var atrast tajā desmitniekā. Jā. Grūti, bet var mēģināt. Jā. Tas pats varbūt E46 330. Arī kāds labā stāvokļa. Jā, tu tiec pie manuāļa, tad viņš ir labs, viņš jau aiziet tādā kolekcionārā iekšā, ne? Jā, kaut kādā, tur vēl klapsporta izpildījums viņiem nāk, tev kāds tādu vēl var atrast. Jā, es teiktu, šādi potenciāli varētu būt interesanti auto. Toms ir uz līdzīgi nedaudz viļņa. Es ar to jau 3. epizodi pēc kārtas neesmu izvēlējies BMW. Es to novērtēju, jā. Es speciāli. Toms parasti vienmēr atved tikai BMW mašīnu. Lai gan kāds būtu izaicinājums, viņam vienmēr var BMW piemeklēt. Bet šoreiz izvēlēs ko citu. Šoreiz Toms izvēlēs Mersi 190, kas arī mums ir klasisks automobīls, kurš jau ir diezgan daudz gadus sasniedzis. 91. gada, tas nozīmē 35 gadi viņam ir palikuši. Jā, mans dzimšanas gads, viņš ir mans vienaudzis. Tāpēc tu atlasīji mobilē visi 91. Es tikai 91. liku. Okay. Bet viņš ir ar 2.3, nevis ar 1.8 vai 2.0.
Sportline. Jā, viņam ir Sportlines, viņam ir stingrāka piekara, man liekas, un arī salonā. Artur, es jau biju palaidis šādu faktu garām. Ja tu aiztīsi līdz aizmuguras sēdekļiem, Es jau redzu, ka priekšējā man jau patīk. jā, priekšējā rekāro ir ļoti smuki, bet es šo faktu biju palaidis garām, ka šo automašīnu varēja nopirkt. Tā mēs tūlīt būsim jau tikuši galā. Ir ļoti daudz bildes, tas ir baigi labi. Tas ir labi. Tu vari izpētīt viņu mājās tā kārtīgi. Nu, Un redz, te jau var redzēt, viņam ir 4 sēdvietas kopumā. Un es biju palaidis garām, būs vēl labāks bildes. Var redzēt, skaties. jā. Es biju šokā, ka 190 Mersim Nu, tad tas tu ir vari īsts dabūt. Sportlines, jā. Jā, un ar šo dzinēju Sportlainā un ar 4 sēdvietām un pietiekami labi saglabājušos salonu, man liekas, ka tas cipars tikai ies uz augšu. 166,000 km arī ļoti labi. Vienīgais, kas man droši vien būtu foršāk, varbūt manuāls. Var arī ar iespējams. manuālu dabūt, bet Nu, gan jau, ka var mēģināt atrast, bet ap 10. Man liekas, ka šie pat varētu jau būt dārgāki. Ceļš 2,3 varbūt izpildīt. jo ar 1,8 un 2,0 tu vari atrast, bet 2,3 vai 2,6 un visi tie, kas pārējie aiziet, nu, tur jau sen jau ir nokavēts. Un 1,8, 2,0 ir daudz biežāk sastopami, un viņi nav tik reti, un viņiem tā cena necelsies noteikti Jā. tik labi kā šādam 2,3. Un vēl šāds izpildījums, kur ir 4 sēdvietas un sarkans. Un kādam var ļoti patikt varbūt šī krāsa. Viņš ir oriģināls, viņš nav sačakarēts ar kaut kādiem tur diskiem. Un, nu, kaut kādi jaunieši tur nav tikuši klāt pie šī auto. Un tieši šajā, tajā, nu, sauksim to par stoku izpildījumu, rūpnīcas izpildījumā. Nu, man tas auto patīk. Un es domāju, jo viņas arī mēs jau neredzam vairs uz ielām. Rūsa ir darījusi savu. Un aizmugurš piedziņas bonus arī ir darījis savu. Protams, ka tas nav kā E36, kas ir graumalās. Ar šiem tik traki varbūt nedriftē, bet nu, šis, man liekas, ir tāds variants, kas nu, diez vai tu baigi zaudēs uz viņu. Es nezinu, Artur, vai es būšu tik ambiciozs kā tu, kad mēs 2 reizes palielinām budžetu 3 gadu laikā, bet, nu, Gvido, ko tu domā par šo? Nē, nu, šis ir noteikti, es jau domāju, tāds arī atmiņu klade. Ja? Ja kāds grib atgriezties tajos laikos un viņš atrod šādu eksemplāru, tad nu, varbūt šī brīdī tā nauda vairs nespēlē lomu. Jā. Un es domāju, ka potenciāls būtu šādam agregātam Nu, tieši celties vērtībā. pilnīgi noteikti. Tieši atrast labā stāvoklī, man liekas, ir tā Kāpēc tas tā notiek? lielākā problēma. Viņi izzūd, viņi paliek Ļoti neiespējami viņus iegādāties, nu, ja šāds ir. Nu, tāds labs youngtimer materiāls. Jā, es piekritīšu Tom, šī ir forša izvēle, 190. Mercedes. Man ir kaut kas nedaudz jaunāks, jo mans tas doma gājiens bija atrast mašīnu, kas dod to vēl veco manuālo sajūtu, teiksim, pēc iespējas lielāku dzinēju, atmosfērisku un manuāli. Un es esmu atradis Alfa Romeo 156 GTA. Nu, ir bišķiņ virs 10. Ok, es atzīšos 12,500. Artur, mēs zinām, ka vienmēr var lētāk. Vienmēr var lētāk. Jā. Es vienkārši atradu eksemplāru, kas ir pie tirgotāja, kas ir smukā krāsā, kas ir manuāls. Jo bija arī zem 10 kaut kādi universāli pieejami un ar viņu to selespīdu kārbu, ko es neiesaku nevienam pirkt. Bet šis, un pieņemsim 147. GTA, 15 plus vai pat tuvāk jau 20, es atceros nesen, viņi jau maksāja 8. Jā. Tad attiecīgi es domāju, ka šis, kurš viņš mums te gada ir, 2002. gada, jā, viņam 3,2 litru V6, ļoti skaists skanošs, 250 zirgi. Bet es prātu ar tādu, es domāju, kā viņš vadās. Vai Es neesmu pa braucis, smagu viņš tur nav priekšā, jo kaut kādā vienreiz atceros Alfām bija tas, ka mazajā Alfā ielēs to lielo dzinēju, un vai tas bija Brerā vai kurā tas bija? Nē, varbūt 147. Nē, skaidrs, ka viņš nav vadāmības pats Kalngals trasē. Tas ir skaidrs, bet es domāju, tā braucot kaut kur dinamiski vai pa ielu vai kaut kur forši tādu lauku ceļu asfaltēti. Un izskatās viņi arī kolosāli, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Nu, tas Viņai stūri ir kaut kāda tur pāršūtā. Baigā stūri, bet rakstīts, ka oriģinālo dod līdzi vismaz. Okay, jā, te kaut kas ietur. Tas mums nākotnes vērtībā. Bet, beņķīši arī ir gan forši. Un, man vizuāli šī vienmēr ir patikusi. Tie diski ir oriģināli, ja? Diski ir tuninga, bet man liekas, ka tur arī bija oriģināli. Tu nevar saprast. Es atceros, ka man liekas E36, M3
Jānim Kārkliņam bija šitā disku uz E36. 19, jā, ļoti liela riteņa. To es arī atceros. Vai ne, tas dizains ļoti atmiņā paliekoši. Nu, kā tev video Alfas? Nē, man Alfas kā tādas mašīnas ļoti patīk. Man bija tāda vispār divas mašīnas, kas man senajos laikos tā kā likās, kad ir ievērības iemīgi ir Alfa, 156. laikam vai 155. Viena bija smukāka, viena bija neglītāka, un BMW. Un šitāds agregāts varētu būt kā investīciju objekts. Es zinu, es esmu izbraucis Džūliju ar jauno quadrifolio. Ok, es neesmu izbraucis, bet labs vai ne? Rīktīgi labs, viegls, saprotams. Nu, ok, pārāk daudz varbūt elektronika, un tu nevari viņu no viņas izžmiegt ārā daudz ko tu var no BMW dabūt, bet tas fāģīts ir foršs. Es nezinu, kā domāju, ja pieņemsim skandināvu mašīnas, kaut kāds aerosāps. Arī varētu būt. Arī sāpes noteikti. Nu, kā sāpes vairs neražo, līdz ar to atrodot varbūt tās pareizās versijas, kaut kādus pareizos gadus, nu, kaut kādas tur retākas, īpašākas modifikācijas. Es domāju, ka arī ir versija. Nu, skandināvi noteikti novērtēt, sāpes ir tomēr. Nu, jā, nē. Tu runāji par elektroniku. Jā, vēl viena lieta, es gribēju atrast mašīnu, kuras vēl ir ļoti tādas elektroniskas, analogas. Jo es domāju, ka ar visu to, kad mēs ejam uz to elektrifikāciju, uz pašbraucošiem auto un vispārējo, tās mašīnas, kurām būs tādi lieli benzīna dzinēji ar manuālo kārbu, kas labi skan un kas dod kaut kādu tādu emociju, es domāju, ka tās sāks pirkt kā brīvdienu mašīnas arvien vairāk un vairāk. Jā, pilnīgi pareizi. Tā kā mums bija vairākas versijas, E39, 540, labs, E46, 330, 190 Mersis, bet obligāti ar labo dzinēju ar 2.3 jau. Vai šāda alfiņa, vai kāda no sābiem. Tā kā iespējas līdz 10 kaut ko atrast, kas varētu uzkāpt vērtībā, mums noteikti ir. Es domāju, svarīgi ir, labi, es nezinu, neesmu baigies eksperts, nezinu, vai tas bumpers ir oriģināls un izskatās, vai luktur ir oriģināli. Es domāju, jo oriģinālāk ir mašīna, jo labāk. Nu, tas tā kā tas Mersis, piemēram, un tur viss izstījās kā no rubrītes. Šeit man bišķi biedēja, ka tur jau varētu būt viss kaut kas tāds stūra diski. Bet viņš izstās periodu korekti. No tiem 2000 gadiem, varbūt nedaudz. Šitais izskatās tomēr, ka tur kāds ateljē ir piestrādājis. Viņam ir sliekšņi, viņam ir tie diski. Viņš neizskatās slikti. Bet tas Mersis izskatījās autentisks. Jā. Mersis izskatījās stīgā, kā saka. Jā. Bet te bija kaut kas labs, ka viņam bija maz arī īpašnieki. Viens īpašnieks, man liekas, V6 leģenda. No pensionāriem, tā kā tur rakstīts. Labi, 3 īpašnieki bijuši. Bet rakstīts, ka no pensionāriem. Nu, visi 3 pensionāri. Jā, visi 3 pensionāri. Tā kā rekur jums ir daudz labas izvēles, daudz labi ieteikumi, kas nozīmē, ka mēs varam pāriet uz BRC nedēļas auto. Un tas mums ir ļoti skaisti pieskaņots saistībā ar BMW un Sānslīdēm un visu pārējo BMW M2 competitions, kur mēs neikšāna epizodē pieminējām, kā mašīnu, ko Tomam vajadzētu nopirkt, jo viņam agrāk bija parastais M2. Un šis ir īpašs ar to, ka 18,000 tikai nobraukums, ļoti, ļoti mazs. Viņš gan ir nācis no Amerikas. Ar attiecīgu vēsturi. Bet viss ir dokumentēts, viss ir labi sariktēts. Un 46,500 par to nobraukumu, es domāju, ir ļoti labi. Manuālā kārba, tiem, kam gribās manuāli vēl tādu padzīvot, izdzīvot, nav DCT viņam. Tā kā es domāju, laba kombinācija. Tev, Gido, šādi ir sanācis arī kaut kad pabraukt, man liekas, kādas tev atmiņas no tās veiktspējas un viss, ko tā mašīna sniedz? Tās, principā, varētu būt maza raķeta uz riteņiem. Super labi stūrējās, ātrs, precīzs, jauda pietiek visiem lielajiem riteņiem. Tā kā 2 cilvēkiem tiešām tāds weekend sportkārs. Es domāju, šitais variants ar manuālā, tas jau ir tāds, ko tu vari vienkārši braukt uz trackdayiem un riktīgi izpausties. Pat uz kādu drift treniņu var aizbraukt? Jā, tieši par to es arī domāju. Uz drift treniņu mierīgi. Viņš tādā street līmenī tu varētu arī tur diezgan labi konkurēt. Bet tu, Gvido, man liekas, ka bija viens no instruktoriem, tā kā Latvijā bija M-dienas.
Mums bija tāda balta svīta ar šitām mašīnām. Ja es nekļūdos, man liekas, tu arī bija viens no instruktoriem. Mēs sēdējām kopā, man jāpastāst, man liekas, mums pat bilde bija. jā, tas, man liekas, bija forši. Tur tu varēji trasē izmēģināt un normāli ceļu 6 blokus instruktori pamāc ko un kā. Un, nu. Jā, tā bija iespēja izbraukt ar visiem lielajiem, mazajiem bembīšiem, ar 5 un ar X. Kurš no tā viss patika tev vislabāk beigās? Kaut kā ieķērās M4. Nu, es arī esmu pabraucis ar M2, M3, M4. Man vizuāli laikam M3 vienkārši vislabāk patīk, tāpēc tas, bet es saprotu, ka viņi visi ir ļoti labi un ar viņiem visiem var piedalīties drift treniņos. Nevar kļūdīties baigi. Nevar kļūdīties ar šiem modeļiem, šīs paudzes M sērijas modeļiem, tu nevar kļūdīties. Viņi arī pēdējie, kam nāca 2 kārba, arī DCT. Nākamajām G paudzēm jau ir 8 kāpju automāts, kas tik agresīvi vairs neslēdzās un bišķi pazaudēts tas šarms, manuprāt. Tā kā šīs ir mašīnas, kurām arī pēdējos gados vērtība baigi vairs nekrīt. Diezgan konstanti stāv uz vietas un kaut kad potenciāli arī varbūt sāks kāpt. Šim manuālim. Jā, manuālim ir maz nobraukumu. Un ar tik mazu nobraukumu. Jā, manuāli maz saražot. Varbūt šobrīd viņi tirgu nav tik pieprasīti, bet arī potenciāli laiks ies un tos manuālis kā ruguni turēs meklēt pēc tam. Tā kā šis ir smuks, šis ir labs un noteikti. Saloniņi par arī jātur. Noteikti nofilmēts mums būs. Jā, tad viss kārtībā. Tā kā tā. Noslēgumā mums ir pasākuma ceļvedis, un es gribu ātri noreklamēt vienu pasākumu, kurā es pats piedalos arī, un tas saucās Mano Superlabs, jeb tāds time attack tipa sacensības biķerniekos, kur tu vari piedalīties arī ar savu ielas mašīnu un šādas mašīnas. Jā, šādas mašīnas mēs ar tur redzam, tur ir sākot no Toyota Yarisi, Honda Civic, Golfi, Cupras, Leoni, dažādi 3. sērijas, visu paudžu, principā E36, 46, 90 un M modeļi jaunāki, Porsche dažādi. Ko tur vajag, lai cilvēks piedalītos? Dalības maksa, ķiveri? Ko tur vajag? Principā neko daudz nevajag. Jā, tev vajadzētu ķiveri, kas ir, nav tur viņai jābūt homoloģētāji vai tam līdzīgi, bet, teiksim, arī nevar būt roller podiņš. Jābūt normālai ķiverei. Vajag apdrošināšanu. Apdrošināšanu var uztaisīt laflicences.lv. Tur arī var uztaisīt licenci, kas ir nepieciešama. Lai licenci dabūtu, apdrošināšana ārsta izziņa. Nekas traģisks nav, teiksim. Un tad var braukt uz treniņiem, jo pirms katrām sacensībām ir arī treniņš parasti nedēļu iepriekš. Tagad mums otrais posms ir 18. jūnijā. Tā kā, cik tu tur daudz dabūji nobraukt tajā dienā? Treniņā tu dabūji 2 reizes pa 15 vai 2 reizes pa 20, kaut kas tāds, kas ir gana daudz, liekas maz, bet patiesībā ar ielas mašīnu tu tās pēc tam 15 minūtēm jau tev tā sesija jau mašīnai arī. Dažām mašīnām arī bremzes. Jā. Lielākoties. un sacensībās ir 3 sesijas, 3 iebraucieni pa 15 minūtēm un ir baigi forši, ir dažādas trases. Mums pirmais posms bija pa autoapli, klasisko, otrais posms ir pa motoapli. Tad, man liekas, vēlreiz auto-moto, un tad sezonas noslēgumā ir apvienotais, ka tev ir gan moto, gan auto, tur gan arī 6 km. Var izbraukāties. Un forši vēl tas, ka tas notiek ceturtdien vakaros. Ja? Tev nav jāziedo weekends, tev nav jāziedo nedēļas nogali. Ceturtdienas vakarā tur sākot no 5, 6 atbraucis, piereģistrējies, izbrauc savas sesijas. Super, varbūt iespēja braukt ar savu piecīti, pamēģināt kādu E36 noķert. Jā, lielajā aplī E36 noteikti kādu apdzīs. Es garantēju, ka kādu E36 varētu apdzīt. Un tur ir time attack formāts. Tur skaidrs, ka brauc mašīnas vairākas vienlaicīgi trasē, bet nav tā, ka jūs konkurējat savā starpā un tu redziet, kāds ātrāks nāk, tad tu palaidi, vai tev apdzen un tā. Un tur nav, teiksim, tādas kontaktcīņas vai kaut kas, jo tas ir pasākums standārts uz ielas mašīnām, lai visi grib sveiki un veseli atbraukt. Es jau pēdējos gados piedalos, es tur ar Golfu esmu braucis, ar Evo esmu braucis, ar M235 un tagad ar 130 BMW. Ir labs, es biju uz vienu no treniņiem aizbraucis, tieši to 5. BMW iegādājos. Es domāju, ka viņu vajag pamēģināt uzlikt uz trasi. Un, protams, tu tur izlīda viss ārā, kas varēja izlīst. Bet, viss sarakstīns, jā. Bet fantastiska diena, pieņemsim arī tiem cilvēkiem, kas nav braukuši pa biķernieku trasi, aizbraukt, patestēt mašīnu. Tas ideāls variants arī saprast sevi, kā tā mašīna brauc, ko vajag. Protams, man tur izlīda viss sarakstīns ārā pirmajā
pirmā trases dienā laikam bija Kārba sajūgs. Jā. Protams, ka brēmas, jā, tas jau bija uzreiz. Bet jā, tagad, ja viss ir salikts, varētu būt interesanti. Šitais ir labs pasākums. Ir forši. Un galvenais, ka visi tur arī tā atmosfēra ir draudzīga, un ja tu kaut ko nezini vai gribi paprasīt, tur principā viss ir diezgan atvērti. Varat man nākt arī klāt pajautāt, nekāda problēma. Tā kā manoevents.lv vai ierakstiet Google Mano superlabs, tur atradīsiet visu informāciju, tur nolikums un viss pārējais. Kāds ir populārākais jautājums? Es domāju, kāds riepas jāpērk. Tas ir tas, ko man vienmēr Kāds riepas ir jāpērk? Nu, es negribu reklamēt konkrēti Gumijas. ražotājs. Jā, Black and Round. Black and Round. Atbrauciet uz trasi, pastieties, kādas riepas virsū mašīnām jūs ļoti ātri sapratīsiet. Principā, ir divi zīmoli. Man neviens nemaksā par to, tāpēc es nereklamēšu. Bet divi tādi palieli zīmoli, kas ir populāri. Tā kā jā, tas ir foršs pasākums, kur varam tikties. Gvido noteikti var satikt arī dažādos, arī interesantos pasākumos. Nu, tev vasarā noteikti kalendārs ir pilns līdz lūpai, vai ne? Jā, tas ir. Tagad vēl pildās daudz visādi pasākumi, ja varētu teikt. Un arī sanācis pabūt, ja runā par sportu, man ļoti ir aizrāvis motociklu sports. Protams, fanoju par mašīnām, bet nezinu, kaut kā MotoGP tomēr man pārpirka, jo šī pēdējo gadu cīņas, jā, tur tā Markes atkal kāpšana tronī, jā, tas bija ļoti interesanti. Un jau 3. gadu pēc kārtas braucu uz vienu no, sanāk uz 4. posmu uz Herezu. Ļoti paķēra no pirmā posma, pirmā reize redzot tos močus, tā kā dzīvojā ar to skaņu vibrācijām, tas pilnīgi kaut kāds cits kosmos. Ja vēl trāpīja sēdēt vienā no pareizajām trakākajām tribīnēm, kas ir tas viens trakais kalns, kur nav tā kā tribīņu sēdvietas, bet cilvēki kalnā sēž. Okay, jā. Un tur notiek wild vienkārši. Tas ir tāds, principā, dabu un emociju no močiem, kas brauc nereālā ātrumā ar ļoti traku skaņu. Un tie cilvēki. Tā otrā emocija no visiem tiem faniem, kas tur trako. Nu, par ceļu Markezu un vēl tur visiem. Jā, tas ir tāds, uz turien jānokļūst ir MotoGP, jo man arī tas saista, kad darbojoties, pieņemsim, saviem viskijiem, ļoti interesants fakts ir tāds, ka no Herezes, kur ražo šo stiprināto vīnu Herez, kur arī atrodas tā mototrasa, lielākais daudzums šo lietoto mucu brauc uz Skotiju vai uz Īriju, kur tālāk viņas piedzīvo vēl savu nākamo dzīvi, kur tiek izturēts viskijs. Man tā lieta ļoti simpatizē un principā apmeklējot moto pasākumus, vienmēr apmeklēju vairākas vīndarītavas. Tur izglītojos, pastaigāju, paskatos un arī daudz ko uzzinu, jo katrs ir bišķiņ savādāks, katram ir savs stiliņš. Un, 3 gadus jau esmu bijis tur iekšā un ļoti foršs pasākums. Gan salikt sportu, gan arī aiziet uz pilsētas parādi, kur notiek trakas lietas ar močiem. Nezinu, kā policija to visu atļauj, bet viņi vienkārši atļauj. Jā, tas ir tas. Kas principā noteikti aizbrauc uz Liepāju šovasar. Atpūšties vai atnākat septembrī uz kādu viskiju pasākumu. Jā, mums būs viskiju festivāls, kur noteikti es būšu standā. Mums arī bija ļoti interesants moments ar to, kad viskijs, kuru es pārstāvu, viskijs Glenfiddich, ir sadarbībā ar Aston Martin izlaidis savu limited edition produktu. Okay. Tā kā, ja jūs skatāties Formula 1, tad tas briedīts, ja tas mazais ir tas dzēriens, ar ko es darbojos ikdienā. Un, īstenībā vajadzētu nokļūt uz Formula 1 posmus. Es domāju, ka to es arī novēlu. Sadarbībā ar dzērienu. Jā, jo es esmu dzirdējis par MotoGP arī labas atsauksmes. Man nav sanācis pieslēgties, jo ir tik daudz autosportu, kurus es skatos un kurus es pat nepaspēju pastīties, bet noteikti skatītāji MotoGP ir vērts arī pasakot līdz tās cīņas esot foršas. Un, braucam uz autosportu pasākumiem, braucam uz dažādiem pasākumiem. Uz Mano superlabs. Baudam vasaru, aizbraucam uz Liepāju. Un, uz Summer Sound. Jā, tā ir skaitā. Tā kā tiekamies trasēs, tiekamies visās foršajās pilsētās un tiekamies ar jums skatītāji arī, protams, nākamdēļ podkāstā Maucam.